Tev šķiet, kas ir tas iemesls, kāpēc ēdināšana ir tādā mūsu pelēkajā zonā? Mans viedoklis, ka bieži īpašnieki domā par sevi, nevis par kolēģiem. Nav arī, es vienkārši arī domāju, no otras puses, nav arī tā, ka tās cenas vispār ēdināšanas iestādēs ir vienkārši pārāk zemas un reāli nevar nopelnīt. Jā, bet tur jau mēs par pirktspēju, kā mēs varam baigi neliekuļot un nedomāt, ka mūsu valsts ir tur ļoti augstā līmenī, un visiem tas maciņš ir baigi biezais. Mēs strādājam ar cilvēkiem vienkāršajiem. Lielākā masa, kas mums ir, gan mērcēs, gan burgeros, mēs gribam apkalpot visus. Un līdz ar to mēs gribam, lai to mūsu produktu spēj atļauties visi, un visi cilvēki dzīvo garšīgāk un labāk. Bet par ēdināšanas nozari man ir daudz tādu savu neforšu viedokļu, kurus reizēm varbūt arī klusēšu. Bet nē, mūsu viedoklis, mūsu mērķis ir, ja es esmu pareiķinājies, nolikt pie kases kastīti un saviem kolēģiem maksātu aploksni, piemēram, Bentley's, jau var nopirkt pirms 3 mēnešiem. Elementāri.